Tik ātri pieskrēja viņš. Hei, nu ko, sen gaidītais garais video, ceru, ka garāks nekā iepriekšēji. Pēdējais ledus, sākām kālā un beidzam arī kālā. Principā ledus sezonu biju jau nobeidzis, visiem biju rakstījis, stāstījis, video filmējis, ka nevajag vairs iet uz ledus, bet, 8. marts un pats esmu virsū. Tā sanāca. Ērkļu pusē pie kāla, naktīs ir -5, -6, šodien ir -5 grādi, 9 no rīta, 8. marts. Viss ir sasalis, nav ne ziņas, ne viņas no ūdens uz ledu. Krasti visi cieti, ledus struktūra laba, tā kā ķeram pēdējo ledu. Dodamies ganīt lielos kāla asarus. Neasakas. Ka Žūja Barņas piemērs nāk līdzi. Nāk līdzi vairāk, nāk līdzi. Nāk. Man bremze vaļā spolī, johaidī. Ja tagad... Man jau izstiepta roka ir. Es vairs nevaru uz augšu pacelt. Un nav, ne pa kā viņš neņems. Sušķi. Ātri aiztaisīju uz poles bremzi. Tu vai, vecīt? Kas ir? Kur tu esi? Trakais kāla asaris. Un rīktīgi aizmugurē. Tas balansieris ir lielāks kā puse no tā asara. Un davai paldi. Pirmais nāk. Pasmuko, mūtē iekšā. Rīktīgi labi paņemšies tāds 600-nieks tāds 500. Vēl viens bija. Noplaka zemāk, jāpēc, ka viņu vairāk teku, kur ir. Smuki. Gāja pat ne jau atlido. Jā. Tāda sajūta, ka Kāla ezers ir pēdējais Latvijas ezers ar ledu. Tāda droša ledu. Jā. Mēs pagaidām raustam, kaut kas pa druskai pienāk, paskatās, aiziet. Bet, pagaidām mums ar kolēģi 1-1, katram pa vienam kontaktam, pa vienai zivī. Nav liels, bet ir. Kā? Normalni. Tāds. Spineks. Smūks tāds, 250 stabili.
Jā, var redzēt, cik smuki cilvēks būrē tā. Viena strīpa, otra trešā. Jā. Jā. Tā arī ir. Tā kā mēs arī visu pareizi daram, aptuveni tāpatās arī meklējam. Tik ātri pieskrēja viņš. Līdacens. Jā, nu karoči kālu es sezonu iesāku ar līdaku un nobeidzu ar līdaku. Zaļsvārds. Nu tā pieskrēja, paskatiet. Nebija un no kaut kurienes vienkārši būl. Nu, es jau domāju. Labi. Laidīsim tevi mājās. Finneks balansierītis. Liekas, kaut kāds septītnieks varētu būt. Nu ko? Mazā nešpatnā. Davai. Nu, uz otru pusi, uz šitā. Tā. Starp citu, tie, kas grib šobrīd sazīmēt kālā labās vietas, var aizbraukt vienkārši bez bora, bez nekā pastaigāt ezera, vai arī ar binokli no krasta un paskatīties, kur ir saborēts. Baigi labi var redzēt, paskatīties. Tad pienāc, pilnīgi redzi placīti, jo te jau borējs ir zinātājs viennozīmīgi, nu. Maziņš pampaks, viņš ir viss noborēts. Tas bija vakar aizvakar tāds, nu. Var piezīmēt sev, vasarā te var apstāties. Podžigot. Kaut kā tā. Nu. Atkal līdats viņa bija. Lunkā aizgāja, tāda pati. Jā. Aizgāja āliņģī. Starp citu, jā. Kā jūs redzat, ledus ir šāds. Jā. Tā kā var slidināties, ar slidām vispār ideāli. Bet es tā kā eju ar zābakiem un kājas man neslīd. Jā, torvī zābaki ar sarkano zolīti. Jā, tomēr ar viņiem tiešām slīd mazāk nekā ar parastajiem putiniekiem. Jo kur kolēģis iet, no kolēģis tipina. Es domāju, ka viņam šodien būs piedzītīkri riktīgi. Jā, vakardien viņš šitā nosteigāja, šodien viņš šitā nosteigāja. Nu, es domāju, ka ikri būs piedzīti. Jā, protams, ja uz ledus tagad būtu ūdens, arī man klātos plāni, arī ar šādiem zābakiem, būtu tomēr jāvelk dzelkšņi, ja, virsū. Bet tā kā šobrīd ledus principā ir sauss, jā, tad ļoti labi. Nu šits riktīgi uzskrāja, nu johaidī. No vīles sēkļa mēs dodamies projām. Kompaņons rekur pagāja savus 300 metrus. Es aiziešu līdz tai dzeltenai teltī. Tāda lieta, kad viņa jau tur stāvēja vakar. Es pārliecināts, ka viņa tur stāvēja jau arī aizvakar, un es neesmu redzējis nevienu cilvēku no viņas izejam ārā. Tāpēc es uzdrošināšos aiziet, paskatīties. Nu, un mazums kāda nelēme. Un neviens tā kā neuzdrīkstās pienāk klāt. Vai arī tiešām viņā tik cītīgi sēž kāds makšķernieks un valkā lielos plaužus un nevienam par to nestāsta. Tāpēc nav te tālu metri, nu, nezinu, 350, 400 varbūt. Aiziešu, paskatīšos. Es ceru, ka ledus tur ir tikpat labs kā te. Un tās telts stāvēšanas iemesls nav tas, kad viņai vienkārši nav iespējams vairs aiziet pakaļ, jo tur ir slikts ledus. Ceru, ka nē. Bet, nu, aiziešu pārbaudīt. Pienākšu tuvāk.
uzsaukšu no attāluma, vai kāds dzīvs viņā ir vai nav. Cerams, ka jau viss kārtībā tur ir. Cerams, ka vienkārši makšķerniekam labi cerās. Tai teltī kāds ir? Nu, man jau izskatās, ka tā telts ir riktīgi tur iesalas. Atslēga kaut kāda, kombikorms, ragavas. Baigi dīvaini. Kas tad notika ar cilvēku? Baigi dīvaini, kas ar cilvēku notika. Jā. Kur zivis sasalušas. Nu, pēc zivīm izskatās, ka tā telts jau te sen. Un pēc tā cirvja iesalšanas. Jā. Dīvaini ir tas, kad Kāla ezeru apsaimnieko. Jā, un šo vietu, kur ir šosei uz ērgļiem. Jā, tātad kur tilts pāri upelei. Kur mašīnas var redzēt. Tātad, viennozīmīgi tie, kas brauc uz darbu vai no darba, viņi šo telti redz katru dienu vienā tai pašā vietā. Un tiešām nevienam nav ienācis prātā, kad varēja kaut kas notikt, atnākt paskatīties. Kaut kā baigi dīvaini. Mazums, kas dzīvē gadās, bet tas nekādā gadījumā nenozīmē, ka šim te visam ir jāpaliek uz ezera. Drīz pienāks tāds brīdis, kad jūs vienkārši līdz tai teltī netiksiet, jo viņa stāv tieši pretī tai upei. Parādīsies straume, tas ledus tur ātri noies nost. Līdz ar to arī viss. Viss tas aizies pa burbuli. Skatās. Bet ņemt neņem. Es domāju, tie ir sīki asarīši. Varbūt arī normāli, vienkārši mutē iztaisījās ciet un viss. Uz redzēšanos līdz nākamajai reizei. Mūsu gadījumā līdz nākamajam gadam. Jau drīzāk līdz vasarai. Obligāti atbraukšu ar šiem visiem pampakiem vasarā padžigot. Pastrādāt ar mazajiem ratliniem, ar gumijām, ar dropšutu, ar atvadu. Patrenēties visā, gan jau paņemšu kādas 2 dienas. Tā, šodienas copi beidzam. Nedeva neko mums arī. Pēdējais punkts, pāris piegājieni, 1 uzsitiens. Principā arī viss. Bet, nav ko sulkstēties. Maz tik slikti nebija. Jā, zinājām, uz ko ejam. Uz lielajiem asariem. Tāpēc, tas jau bija skaidrs, ka būs pāris copas pa visu dienu. Principā ir ok. Es domāju, ka sezona noslēgta godam. Paldies laikapstākļiem, ka deva iespēju vēl 8. martā izrāpties uz ledus. Uz droša ledus, pats galvenais. Vēl uz droša ledus.